Atkal jums to vajag dzirdēt, nu. Nebijām pagājušu nedēļu, bet šonedēļ mēs atgriezāmies. Tāpēc 3 reizes jums pateikšu, šis nav BMG, šis nav PSR, šis nav CSDD, SSS, šis ir Šis ir numur 18. 18 gadi. Var dzert alkoholu, var sēdēt cietumā. Var sist cilvēks un nezinu, ko darīt. Pagājušajā nedēļā nebijām. Kāpēc nebijām? Mēs nebijām tomēr miruši. Nē, nu jūs jau Pie tā, ka es biju Ventspilī, viņš bija šeit. Ne jau šitajā stūbajā telpā, bet no Rīgā. Un tāpēc nevarēja production taisīt, bet tagad esam te un tagad gribējām Tāpēc mēs filmēsim. Un mēs par ko runāsim? Par to, kas notiks jau fucking rīt. Jā. Rīt. Radio 5.lv. Notiks kas? 21.30 intervija ar FanFest TV. 21.30 vakarā. Jūs redzēsiet vakars. Pilnīgs vakars ar FanFest TV. Tieši tā. Jūs redzēsiet fucking MCs and place, bitch! Jūs redzēsiet tādas spridzekļas, ka jūs domāsiet, kā viņi var dabūt spridzekļus, ja viņi nav armijā. Sapratāt? Pagamam mat labi izskatās. Iztiks. Nu labi. Nu ko, tāpēc mēs jūs aicinām piedalīties, skatīties, klausīties. Jūs varat neklausīties. Videoklips, protams, būs arī pēc tam. Droši vien nebūs tur, es nezinu, kaut kāds stulbības un viņi izdomās pārāk debīli. Bet tu nebūs, tas būs izcils. Tur varēs zvanīt, sūtīt izziņas, live, saprotiet, zvaniet, pasakiet. Jā, es mīlu FanFest TV. Jā, sakiet. Jā, motor. Jā, люблю FanFest TV, da. Jā, bet tas ir par to. Nākamais ir, kas notika pagātnē? Nelielā pagātnē, tātad pagājušajā nedēļā. Apmēram pirms 6 dienām, nevis apmēram, bet precīzi. Bija FanFest TV mīra Ventspilī vai Ventspilī. Vairāk par 80 cilvēkiem bija ieradušies. Jose Marija ieradās tur. Ļoti jautri, ļoti skaisti, ļoti pozitīvi cilvēki bija. Tieši tā. Daudzi tur muldi. Jums jau publika tur mazāk par 14. Motor. Es šito laikam izgriezīšu un sev pazvanu signālu. Fuck. Jā, bet nu ziniet visi, kas to saka, ko jūs pie vēlna esat dzīvē sasnieguši. Tieši jūs tā. pat nevarat savus radiniekus savākt kopā. Tieši Klau. Un jebkurā gadījumā. Jā! Cilvēks skatās no 8 gadiem līdz 30. Tas ir, ziniet, kāpēc? Nē, pagaid, es gribu pateikt šito. Pasak viņu. Kurš pasak? Ja tur atāk 40 gadīgs vecs, tad viņam būtu tās problēmas, ja viņš tur atāk, jo viņam ir darbs, bet viņš nāk uz kaut kādu FanFest TV mirap. Nāk cilvēki reāli, kam tad bija laiks, jo tad bija perfekts laiks pēc skolām. Tieši tā. Pēc skolām. Tas ir jauniešu pasākums. Tieši tā. Jaunieši ir visi no 8 līdz 30 gadiem. Kā arī Latvijā YouTube sfēra nav tik attīstīta kā ārzemēs. Tieši tā. Tāpēc tikai kas skatās YouTube, kas tur dzīvo, tie, kas mācās skolās Tieši vēl. tā. Ne jau tie, kas strādā darbos, viņiem laika nav. Tieši tā, tie tāpat ir cilvēki, jūs visi, kas Tieši kritizē. Kas jūs esat? Jūs esat interneta mēsli. Jūs esat klaviatūras karaļi. Jā, kareivji. Jā, tāpēc jūs labāk neliekat. Bet mēs par negatīvo visu. Jā, par runāsim pozitīvo. par labām lietām. Tātad, kas notika mīra beigās? Pagaidi, salīdzināsim ar rīdziniekiem. Mums bija Rīgā un pēc tam Ventspilī. Nu. Tātad Rīgā ieradās maksimums 32 cilvēki. Jā. Ventspilī ieradās virs 80. Nu, bet ne cilvēkos ir šī lielākā lieta, bet attieksmē. Un atmosfērā. Ventspilī es stāvēju šādi, un man vienkārši nāca visi līdaši tik tuvu klāt, un man nebija kur pagriezties.
visi tik tuvu stāvēja un runāja, smējās. Tas pasaka to, ka tas nav nekas pret rīdziniekiem, bet Ventspilī viņi bija atraisītāki. Viņi saprata, ka viņi nav atnākuši uz kaut kādu mega slavenību. Viņi atnāca tur, kur viņi var izsmieties un pateikt visu, ko viņi grib. Ja viņam ir slikti, piemēram, diena, tad atnāks tur un būs uzreiz laba. Tieši tā. Un gāza lietus. Mēs, kad gājām, mēs domājam, tur maksimums 15 cilvēki. Mēs aizjām un redzam ielas galā, mēs redzam stāvpā pilno cilvēku. Mums bija šoks, mēs sākam smieties. Bet Rīgā bija forši cilvēki, bija jautri, bet viņi bija tā tālu stāvēja un viens no otra. Viņi nebija tik atraisīti. Tādi kā, nedroši par sevi. Bija cilvēki, kas runāja. Gatavojieties, rīdznieki. Kaut kad maijā vidū beigās. Jums ir iespēja pārspēt. Sāciet trenēties. Un beigās, kas notika tad šajās te beigās, ko? 2 labi jaunskumi. Pasaucam mūs tuvāk. Un iedeva kaut ko, kas... Iedeva šo vēstuli tie, kas man Instagramā seko Beigā centrs apakšsvītra Real. Tieši tā. Iedeva vēstuli ar kaut ko ļoti dāsnu. Tur bija naudas ziedojums 80 eiro vērtībā. Un es domāju, kas notiek ar šo pasauli. Jūs videoklipā to visu redzējāt, tāpēc mēs īpaši par to nerunāsim, jā? Bet kas jums ir jāzina, kā tas bija, kamera bija tik tālu, tas pakutuvinā kamera šit tik tālu. Kāpēc? Tāpēc, ka mums arī iznāca nesen mūsu mūzikas albums, kuru mēs arī pārdevām. Bija cilvēki, kas pirka. Un pirka par lielām summām. Lielu peļņu, salīdzinoši lielu peļņu. Un dabūjām diezgan labu naudu, bet mēs jau domājam, ka tas arī ir viss. Un tad mēs sapratām, vasarā varbūt var reāli, ka mēs vasarā kaut kur vidū varētu nopirkt. Gada sākumā mērķis bija gada beigās. Nopirkt ar laiku, ar albumu. Pēc albuma mums likās, tas būs vasarā kaut kad. Jā. Bet tagad, pēc šo 2 jauniešu palīdzības, mēs sapratām, ka viss. Viņam būs dzimšanas diena, un mēs jau dodamies pēc šī pirkuma. Dzimšanas diena būs 23. aprīlis, tāpēc viss. Tas notiks beidzot. Tieši šis sapnis tiks piepildīts. Būs filmas pilnīgi. Tāpēc gatavojieties, Fanfest TV aug. Tieši tā, pateicoties jums. Tieši tā. Nu ko? Tātad, un... Daudzi jautā, kad būs vēl. Jau tajā pašā dienā, kad beidzās vai kas, saka, oi, es aizmirsu. Vecīt, kā tu vari aizmirst, mēs veselu nedēļu tirinām par to pašu, ko tu vāksties? Būs, kāda būs, seko līdzi. Jā. Tā. Tātad, bet atgriežoties pie pavisam nopietnām tēmām, tātad, protams, par sievietēm. Šīs sievietes. Mēs viņas mīlam. Saprotiet, bez sievietēm, ja godīgi, pasauli vienkārši nav. Jā, bez sievietēm arī nebūtu pieaugušo filmas. Jā. Es, piemēram, ja nebūtu sievietes, es laikam nojūtos, jo man ir iebjās runāt ar vīriešu kārtas pār... Atvainojiet, bet tā ir. Un sievietes ir fenomenālas, bet viņam ir problēma. Arī cik viņas saka, ka tā nav, viņas ir mantkārīgas. Tieši tā. Tieši pēc naudas. Pagaidi, tātad. Ja tu sievietei, kurai nav dabas dots labs izskats, šī sieviete visbiežāk būs tā, kas nebūs tik materiāla. Jā. Un viņa pieņems vīrieti, kāds viņš ir, kaut vai viņš būs neizskatīgs vai nebūs finansiāli nodrošināts. Jā. Bet sievietes, kuras ir izskatīgas, tām atkal svarīgākas ir 3 lietas, vissvarīgākas. Fiziskais, nauda un... Nauda. Jā, fiziskais, nauda. Un tad 3. var būt personība. Bet tās 3 lietas ir pirmās. Tā nekad nenotiek dzīvē, kad tu pieņemsim redzi onlainā draugos skaistās meitene tevi tur uzaicina vai tu uzaicini, un tad tu viņai sāc rakstīt kaut ko, un tad varbūt tiekamies, ja tev profila bilde ir sūdaina.
viņa tev pat neatbildēs. Tieši tā. Un ja atbildēs, tu aizies uz randiņu, viņa gribēs tur, šito, tad vēl to. Bet viņa sapratīs, viņa skatīsies, ka tev nav. Kāda tev mašīna? Tu ar sporta biksēm atnāci. Kāds tev maks? Saproti. Tu viņu aizvedi, visu to skatīsies. Tu viņu aizvedi uz Hesburgeru. Vecīt, viss. Saproti, tas nav, tas tev neies cauri. Sievietei galvenais, uzrakstot, iespēja ir apmēram 5%, tā uzrakstot. Jā. Bet ja tu uz ielas piebrauks viņai ar BMW melnu, iespēja, ka tu viņu spēsi iegūt, palielinās līdz 75%. Ja tu esi izskatīgs un fiziski attīstīts. Nu nemīrs Fanbase TV vai? Wow. Paldies, Jēzu Kristu. Tātad, bet interesanti, šis viss ir pēc personīgās pieredzes. Jā, protams. Saprotiet, cik tā nav bijis. Cik naudas nav iztērēts. Cilvēki, kas sieviešu kārtas personas, kas uzskata, ka tu esi draugs vai potenciālais. Saprotiet, ir šis tā saucamais friend zone, jā, par ko visi runā. Es labprāt parunātu par friendzone man, ko es pazīstu cilvēks ar vārdu sākas J. Viņš ir super friendzone man. Jā, bet mēs nerunāsim par to. Runāsim par šo kopējo situāciju. Jā. Tātad visi saka to, ka nekad nenokļūstiet friendzone. Nekad. Bet es tūlīt pastāstīšu, ja? Tātad tu redzi šo skaisto meiteni. Tu sāc viņai rakstīt, un, protams, tu nevari uzrakstīt viņai, ejam laukā, ejam satikties. Tā nekad nenotiek. Tā nekad nebūs. Tev vajag sākumā ieinteresēt šo cilvēku, saproti, jo tad viņai liksies, ka tu viņu gribi izmantot tikai seksuālām vajadzībām, ja tā var teikt, jā. Tā arī ir īstenībā, jā, bet, ir jātēlo, saproti. Lūk, un tad tu viņai raksti tur, jā, paiet diena, divas un tā tālāk, un tad tu beigās viņu uzaicini. Protams, viņa tev neatteiks, ja jūs turpināt šo saraksti. Un tad jūs sakat, kas saka, pavadīt kopā šo laiku. Viņa smējās, viņai jautri, jā, tu viņai, tev liekas, ka tu viņai sāc patikt, ka jums var kaut kas sanāk, jo viņai labi ir, un viņa tev neatsaka nekad. Tu pasaki joku, es vakar izspļauju rīsu, viņa smējās pat, un tu domā, viņa smējās par stulbībām, tā ir pirmā pazīme, ka es viņai patīk. Viss. Un tev liekas, jā, un tad tu sāc vairāk, tā teikt, tērēt naudu uz viņu. Un tu pat neiedomājies, ka tu to naudu tērē reāli tajā brīdī. Jā, tu viņai prieku dāvā, saprot. Bet tev liekas, ka viss būs, viņa tevi novērtēs. Nekas. Bet šis laiks iet, un tu skaties Instagramā, viņa ieliek bildi. Tas ir pārāk traki, Un tad ar laiku tu sāc domāt, šis sāk ievilkties, un finanses man nav miljoniem, Un tu sāc vien retāk uzturēties viņas komandu, tu gribas, kā viņi var vienkārši pateikt, labi, tagad ne, un nedēļa paiet, un visi, bet es tikko naudu iztērēju, tikko. Turpini. Lūk, un tad tu pēkšņi redz, Instagramā viņa ieliek bildi. Un skaista bilde, un tur komentārs, ak, tu skaistā. Viņa, jā. Un tad tur otrs komentārs, pagā, kā, es domāju, Janka ir tavs vecis. Un viņa atbild, Janka, tas tikai draugs. Mēs tikai čomim. Mēs tik draudzējamies. Un tad tu domā, kas pie velna ir tur. Un viss, un tad tu apvainojies, un tu vairs neraksti. Un tad pēkšņi, pēc nedēļas viņa tev uzraksta. Klau, ko dari? Un tu raksti, neko, forši, viss varbūt ārā ejam, viņus, davai ejam šodien uz klubu, man tieši nav ko darīt. Un tu saki, davai, un tu domā, iespēja tomēr ir. Bet tu aizēji, tikai draugs, saproti, viņai nav ko darīt. Tieši tā. Viņa izmanto tevi, jo ar citiem nav ko iet. Tieši tā, viņa negrib sēdēt mājās. Pagadiet, tu aizies uz klubu, jā? Kas tev liekas, tu naudu netēries?
tev liksies, ka viņa tevi grib un tu tērēs viņai pivām. Tu labāk piegatavo trīs makus piegatavo savējo darbam. Pasak viņam savu ārmaku un piegatavo savu maku, kas tev rezervē, ka ja tu būs bonus, un piedāvā visus savus makus piegatavo. Benzīns tev nebūs nifigā, jo tu vedīs mājās visas viņas draudzenes. Visas. Un tas ir viss. Tu neaizvedīs viņiem pašmājas, tu aizvedīs viņas draudzenes. Un kas nozīmē, tu aizved viņas draudzenes? Tas nozīmē to, ka tu sēdēsi šitāvis. Tieši tā. Un šis viss turpinās un nekas nemainās. Bet tev rodas šī ilūzija, ka tomēr kaut kas var būt. Un cilvēki saka, oi, friendzone, bet tu nevari zināt, vai būs šis friendzone, tāpēc, ka tu iepazīsti reāli cilvēku. Saprotiet, sievietes ir sneaky small pockets. Viņas ir labas, bet viņas paņem, ja viņām iespēja, viņas izdara šitā tām rokām. Šitā. Tu nevar pakustēt. Jūs nevarat zināt, kas notiek viņu prātos. Tieši tā. Tāpēc, ja tev iespēja. Un tātad no personīgās pieredzes vajag. Bet pēc iespējas vairāk centies nelielīties ar savu naudu. Centies pateikt, ja, piemēram, ja viņi ierosina kaut ko, kur nepieciešams finanses, centies nevis izbēgt no tā, bet centies atrast labāku risinājumu šim visam, lai tev nav jāizlielās savam finansēm, jo savādāk viņi pierādīs, viņi domās, ja tas ir vienkārši, tad man nemaz nevajag viņu pa savējo veci, viņš jau būtu mums daudz, man nav tāpatām būs. Un ja kaut kas prasi viņai, tieši tā. Ko viņa jūt, ko viņa domā, ja viņa teiks, tu jau man patīc, parasti ir šāda atbilde. Tu jau tāds foršs, jautrs, tu man patīc. Es nezinu, ar tevi forši pavadīt laiku. Viss. Tajā brīdī. Tu neuzzināsi nekādu. Tajā brīdī, zinu, klausies, vissvarīgākā lieta, ko tajā brīdī dara. Ja tu nedabū normāli konkrēti atbildi, ej prom! To tu zaudēs naudu. Saprot, tu zaudēs naudu, tas ir burtiski tas pats, kas izmest naudu miskastē. Jā, personīgais pieredzes. Neteiksim nekādus vārdus, jā? Nē, tas nav nepieciešams. Bet bija šie periodi, mēs nespecificēsim, jā, viņus. Tikai pateiksim, kā tas tādi bija notiek. Apmēram 3 periodi. Praktiski notiek tā, ka jūs izejāt ārā, domājat, forši pavadīt laiku, jā, un... Protams, ja tu esi vīrieši kāds persona, tu jau automāti, tu nedomā, es gribu būt draugs. Jā. Tas pēdējais, ko tu domā. Pirmais, ko tu domā, es gribu to vienu meiteni, sievieti, es gribu pagaršot to garšu, saprot. Man nevajag, lai viņi draudzi. Es gribu pagaršot, vai viņi garšo pēc sēnēm, vai viņa garšo pēc... Pasak viņam, pēc ko viņi garšo? Pēc sēnēm? Pēc sūdiem. Vai pēc sūdiem? Lūk. Un tas ir tas, ko tu domā. Bet meitenes to neļauj. Nē. Un tu gribi parādīt, ka tu esi labs cilvēks. Ka tu esi līdzīgs aktīvs. Pirmā, tu gribi parādīt, ka tu esi smieklīgs. Kā mēs teicam, smieklīgs. Ka tu esi skaists. Un ka tev ir nauda. Ka tev ir nauda, ka tev nav žēl kaut ko. Ka tu vari dalīties ar viņu un viņas draudzenēm. Jā. Un sev pirkt. Un tas tika darīts. Tas tika darīts. Tas bija tāds periods, bet tika darīts. Bet kas atpakaļ atnāca? Ko? Atpakaļ atnāca šitas. Vai šitas. Jā. Un vēl šitas. Jā. Un tāpēc, ka viņi vairs nav pat draugi, saprotiet. Jā, tieši tā. Saprot. Tas ir vienkārši. Tas ir fenomenāli. Un privās tā, ka pēc kāda laika satiek uz ielas. Vai kaut vai satiek? Jā. Vai kāpēc satiek? Atkal šis periods. Kā tēlo vienkārši. Ka kādam vajag pārst kārtīgi. Jā, es jau zinu. Nifigā. Bet Un nākamajam, kad jau jūt šito, tad... Tā bija 3 periodi dzīve. Nekad neuzķerieties uz šīm sieviešu zirnekļu tīkliem. Jā. Vienkārši, ja viņas saprotiet, piemēram, pat tas pats vienkārši parasti ieiešana veikalā pēc kaut kādas staigāšanas.
ja viņa jau pa taisno iet, bez tavu, viņa aiziet tev pa taisno 10 metrus un jau iet pie produktiem, ko viņa grib iegādāties, šajā brīdī pa ēdienu. Tad tu zini, viņai vajag naudu. Ja viņa pagaida tev un iet kopā tev, tad viņa ir interesi un tu. Bet ja viņa aiziet 10 metri to pa priekšu, lai paņem, nezinu, saldējumu, jogurts vai banānus, vai dzerekļus, kaut kāds dzēriens. Čipsus, radlerus, cigaretes. Jā. Tad tu zini, ka tu esi staigājošs naudas māksls, staigājošs banka. Neko citu no tevis nevajag vienkārši, Saprotiet, un šis ir burtiski, šis nav apvainojums sievietēm. Tas nav godīgi, jā. Un kā mēs te sakam, kā risināt šito visu? Tev jābūt pēc iespējas ātrāk super konkrētam, ko tu gribi. Jo ja tu nepateiksi, ko tu gribi, tu samaksās, burtiski tu maksās naudu par to, ka tu neko nesaki. Tā labāk dzirdē, ka viņi pasaka, es nezinu, kas tu tāds. Saprot, neviena konkrēti. Ja es tev maksātu naudu, ja es tev pirkt maizi katru dienu, un es tev prasītu, ko tu jūti, kas tu man teiksi? Nē, man nepatīk. Es tikai tā zinu. Tieši tā. Man jautri ar tevi, zinu, tā. Tieši tā. Nekad neviena sieviete tev to neteiks, tāpēc, ka tu esi naudas maks, tu viņai dod ēst. Tas ir biznesa domāšana. Tieši tā. Viņa nekad ko viņa teiks? Viņa teiks, es nezinu, es nevaru īsti saprast. Es uzskatu tev pa ļoti tuvu cilvēku. Jā, nekad negaidiet konkrētas atbildes, tādas nebūs. Pēc iespējas ātrāk. Bet ja tu redz, ka viņi ir nekonkrēti, un tu redz, tad ir darbībās, ka viņā iet tur ar citiem, tur varbūt vēl Tev jāsaprot, ka visi ir... Tev glābi. Lūdzu, pēc iespējas ātrāk. Tev vienkārši jāsaprot. Tu nepakās 2 gadus no dzīves, lūdzu. Nevajag tā darīt. Nevajag. Jo beigās viņi pat nebūs tavi draugi. Viņi pat nesveicināsies. Pat nesveicināsies, vot? Ar tavu naudu viņi nenāks apakaļ. Nekad dzīve. Tātad tev ir jāsaprot. Tas nav nekas slikts pret sievietēm. Pēc sievietēm arī šis ir jādzird. Jums ir jāsaprot, jums ir jāsniedz konkrētas atbildes, un jums ir jāsaprot, ko jūs vēlaties, saprotiet. Nedrīkst izmantot cilvēku, jūs saprotiet, jūs tērējat otra cilvēka laiku. Viņš tā laika sprīdī jau varēja izvēlēt 10 veceņu, bet viņš tikai tev velta uzmanību. Nedrīkst. Kas ir jāzina jums? Jums ir jābūt konkrētā. Ja, piemēram, man pienāk klāt un pateikt, ka kāda man grib izskatīt, viss ir, paldies, viss ir beidzies. Viss nevis beidzies, bet paldies. Paldies, ka pateici, vismaz tagad zini. Un es nekad neticēšu, ka ir draudzība starp sievieti un vīrieti. Vai nu ir finansiāla draudzība, vai nu ir emocionāla draudzība, bet nav draudzība, tā kā es nezinu. Tavs draugs tev teiks, ka viņš ar tevi grib draudzēties tikai, bet dziļi sirdī viņš domā, ja tu viņam pateiksi, es gribu kārtīgi renguls iekšā. Tu uzreiz viss ejam. Viss ir. Tu to ļoti labi zini. Tāpēc... Lai arī cik skaidrs, ka sievietes tāpat ļoti maz iespēja, ka kāda ņems šo vērā, jums jāsaprot, ka jums ir jābūt pēc iespējas taisnākām. Sakiet, ko jūs gribat. Ja jūs gribat, lai jūs izvālē kārtīgi, tā, lai jums elpas trūk, sakiet to. Ja jūs negribat, lai jums skarās klāt, sakiet to. Tieši tā, sakiet to. Ja jūs gribiet naudu, lai jums pēr kaut ko, tad sakiet to. Jā. Vienkārši pasakiet, nevis tēlojiet ķipā tādas... Tā kā parasti. Ieej veikalā. Tu saki, tu gribi saldējumu? Nezinu, it kā negribas. Zini, kā viņš ņems tev saldējumu. Ko tu muļķis, vienkārši saka, tu gribi saldējumu. Beidz muļķoties, jā? Beidz. Ko? Cerams, ka jūs ņēmāt šo visu vērā, jo tas ir
pat tiešām īstenība un... Šī ir problēma. Tieši tā, bet īstenība. Cerams, ka to dzirdēju. Bet kas jums vēl ir jāzina tas, kā agrāk bija sūri laiki šiem pasaulē. Kad jūs atcerieties, bija burtiski padomju laiki beidzās tikai 91. gadā. Jā. Bet viņi bija apmēram 50 gadus. Jā. 50. Bet noslēpums slēpjas tajā, ka šajos laikos... Bija īpaši šis sporta veids. Bija mūsdienās basketbols, futbols, hokejs, kērlings, krikets, zirgu jāšana. Bomžošanas čempionāts. Jā, kur jo vairāk tu savāc pudeles, jo vairāk tu esi uzvarēties, jo tev vairāk nauda ir. Kur no pudeli. Bet tad bija... Pagaidi, PS. Man tāda sajūta, ka šis MMS raidījums būs vislabākais raidījums no visiem. Turpin. Tieši tā, varētu būt. Bet PSRS laikos bija tanku čempionāts, ja tanku boksēšanās čempionāts. Jā. Tātad tur bija tā, ka cilvēks izveido savu tanku pats, un viņš iesūta viņu ar dalības maksu uz attiecīgo čempiona, uz attiecīgo organizāciju. Viņu pieņem čempionātā, un tur ir par grupām, un viņi iet ringā un šaudās, bet bija iespēja arī boksā, kur viņi uzsien boksa cimdus un brauc virsū un boksējas. Un bah. Ziniet, ka fakts ir tāds, ka tikai izredzētie, kārtīgie veči var pieskriet klāt šim braucošam pretī tankam, iebliest pa šo lūku, tā, ka viņa atverās vaļā un ielikt iekšā bah vadītājam. Un kas ir interesantākā lieta? Uzvarētājs iekļuva padomju armija. Tātad piedodiet Gero Productions, nekas nemainās. Tātad iekļuva padomju armijā ar savu tanku un bija uzvarētājs. Ieguva, protams, 20,000 rubļus. Tas bija daudz tajos laikos. Čempionāts norisinās Novosibirskā. Un grūti laiki. Tieši tā, bet tur pieteicās Boris. Bet īsts stāsts par Borisu. Viņš pieteica tanku, kas bija 10 reizes mazāks nekā standarta tanks. Un viņš tik zaudēja. Un pats pēdējās vietas ieguvējs brauc uz Sibīriju 2 gadus. Un Boris aizbrauc uz Sibīriju 2 gadus. Un tas bija bēdīgi, bet viņš saprata, ka ja tev nav kārtīgs tanks, tu nevar viņam piedalīties. Nevar. Bet uzvarēja Juris Latvietis padomju čempionātā. Viņš pieskrēja klāt kārtīgam zaļajam tankam, viņš ieblieza, atvērās lūkvajā. Tankam izdvesās šī skaņā, šī draudīgā. Juris ielica iekšā. Viņš bija padomju kareivis. Bet ko viņš izdarīja? Viņš paņēma, aizbrauca ar tanku līdz Latvijai. Un, pateicoties viņa tankam, Latvija ieguva neatkarību. Tieši tā. Tāpēc mums visiem ir jāciena šis tanku čempionāts. Tas bija underground čempionāts. Tanku boksēšanās čempionāts. Tieši tā. Tas ir tas pats, kas UFC mūsdienas. Neviens par to nezina. Pa-krieviski, kā viņš. Tankovый боксовый чемпионат. В undergrounds. Pateicoties šim čempionātam, Latvija ir tagad brīva valsts. Tātad paldies visiem, kas klausījās šo. Cieniet Latviju, jā. Tieši tā. Neaizmirstiet nolaikot. Padalīties. Un, protams, abonēt. Jo es varu derēt, ka jums šis patika. Ja jums patika, uzrakstiet komentārā, ka jums patika. Tieši tā. Jo man personīgi patika. Tieši tā. Un šajos šovos taisnība ir tas, ko tu uzskati par taisnību. Tieši tā. Jums ir savs prāts, savas domas un veicenes. Beidziet mainīt lomas. Tiekamies jau rīt Radio 5.lv tiešraidē 9:30. Funfish TV is gonna be